federācija jāatlikt. Ja tas saka, man tā izskatās, kas brīdīts un tas Mutausis, jā. Mums tā kā pensionārs pie valdības aizskais lūgties kaut kādu dāvaniņu uz jauno gadu, jā. Šobrīd es pārstāvu Latvijas pensionāru federāciju, pensiju komisiju, kur es esmu priekšsēdētājs, bet mani šajā amatā ir izvirzījuši arī manas Jelgavas pensionāru biedrības biedri, jo es šajā biedrībā aktīvi darbojos pensionāru tiesību aizsardzības grupā, vadu šo grupu, un mums ir ļoti aktīva Jelgavas pensionāru biedrība. Šogad mums bija ļoti liels notikums. Šā gada augustā mēs atvēram dienas centru Sadraudzība, kas ar Latvijas valsts mežu un citu organizāciju palīdzību tika sponsorēta. Un šeit ir paudžu dienas centrs. Šajā dienas centrā satiekās visjaunākās paudzes skolnieki, pusauģi, studenti ar pensionāriem. Mums dažas dienas atpakaļ bija tā sauktā brīvprātīgā darba atzīmēšanas diena. Un te bija ļoti skaists pasākums, kur sākot ar 3. klases skolniekiem uzstājās mums ar koncertu. Bija no Jelgavas amata skolas skolnieki, kas nāk mācīt mums stikla apgleznošanu pensionāriem. Bija no vidusskolas skolnieki, kas nāk mācīt, kā pensionāriem strādāt ar datoriem. Bija studenti, kas apmāca gan angļu, gan vācu valodu. Un, protams, paši pensionāri, kas arī vada ļoti daudzus pulciņus. Mums biedrībā ir 24 pulciņi. Ir sākot ar grāmata draugiem, tējas pulciņu, čaklo roku pulciņu, ir angļu valodas, vācu valodas pulciņš, ir 5 vingrošanas dažādi pulciņi, ir peldēšana, nūjošana un daudz vēl citi pasākumi. Ļoti aktīvi darbojamies. Mums ir ļoti enerģiska vadītāja, Marija Kolnija, un viņa mums neļauj mierīgi dzīvot. Mums katru dienu jāizpilda šī sadraudzības centrs, lai tur nāk apmeklētāji. Un 3 mēnešos mums ir bijuši pāri par 2500 apmeklētāju. No tiem vairāk kā 500 par tādi, kas nav mūsu pensionāru biedrības biedri. Tā kā ir ļoti populāri šobrīd Jelgavā šis centrs. Katru dienu mums stājās jauni biedri biedrībā. Šobrīd mēs jau pagājuši piekdienu atzīmējam 400. biedri iestāšanos, pasniedzam viņam medaļu. Tā kā ļoti aktīvi darbojamies. Es gribētu novēlēt jaunajā gadā Latvijas iedzīvotājiem, lai piepildās tas, ka nākamais gads mums vairs nebūs smagās krīzes gads, nebūs vairs konsolidācijas gads, un kā valsts vadītāji teica, tas būs gads, kad varēs sākt paši par sevi domāt un kārtot paši savas lietas bez ārzemju finanšu uzraugu palīdzības. Es ceru, ka tad mums ies daudz labāk, ka tad mūsu visi vadītāji būs daudz vērīgāki pret savu tautu, arī pret mūsu pensionāriem, un attiecīgi mums nebūs jāraizējās, vai atkal rītdien kaut kas slikts nenotiks ar pensionāriem. Un tāda ir mana cerība jaunajā gadā.